Čau, jau ir 9. diena. Šodien ir kārtējuši kāršu triks ar pamācību. Jums nederēs, kurš katrs kārtas, kur piemēram uzzīmē dama, karalis vai arī Simpsona kārtas jums vajadzēs, jo šis triks būtu baigi labājis, kā vinēt derībās. Un jums katrā gadījumā, ja jums ir šāds te plaņa kārts, ja šīs kārtas jums derēs, jo šis triks būtu baigi labājis kāršu apsmaukšanā. Šo triku es jums šodien iemācīju. Mums ir derīgs plaņa kārts, battle kārts un tās. Un vēl tur bija aizmirst kā tas kārtas savs speciāli, kas ir domāts smaukšanā. Un uz V burtiņā vēl kaut kāds kārtas. Battle kārts būtu piemērotākās. Un tad jūs sākumā izņemiet šo triku, es jums sākumā demonstrēšu, protams. Jūs sākumā paņemiet savu kāršu kalu un samēsīšu kārtis. Un skatieties. Tā, satunājos. Es atgriezos. Tā. Ok. Un, teiksim, es paņemšu šādu te mazu kāršu kauliņu. Tā, un paņemsim bišķi mazāk, lai tas 3 kārtas kaut kā tā mēlam. Un skatieties. Un es izvilkšu 3 kārtas. O, šķiet precīzi 6 kārtas. Jūs izvēlēties 3. Piemēram, jūs izvēlēties šādu 2 un šās kārtas. Šo kārtu. Un šīs kārtas 3 es paņemu malā. Un jūs sākat minēt. Skatieties, es 3 kārtas nolakšu, un jūs sākat minēt. Jūs ņemat šo vidēju, jums neveiktos. Jūs ņemat sanēju, jums neveiktos. Ja jūs ņemat šo, jums neveiktos. Un augšējās 3 jums neveiktos. Un šo triku es jums šodien iemācīšu, lai jūs mācīties kāršu spēlēs. Jā. Šis triks ir baigi vienkārši, kā es un teicu, jums ir vajadzējuši šīs te. Tās tad esmu vienkārši laukus iekšā. Playing card, kas ir tā kā poker kārta domāts. Viņš pārdod bērniem un pārdēju. It kā teica, ka nepārdod, bet pārdēju. Neuztraucies. Jums jāsadala uz pusēm. Šeit man ir melnās kārtas, šeit man ir sarkanās kārtas. Tad melnās kārtas jūs pirmiet augšā. Tad ielietiet, kad jūs esat gatavs sasmaukt šo draugu, jūs vienkārši paņemat. Es samēšu šīs kārtas un deram uz 5 eiro, kad tu izvilksi melnu kārti. Un tad šādi te vienkārši paņem atlaid vadā, lai augšēji paliek tā melnā kārta. Un tad jūs sakat, es paņemšu uztaidīšu man šķupiņu kārtu, nu, teiksim šo. Tad šis triks mums izdosies. Jūs sakat, izvēlēties 6 kārtas, un viņš piemēram izvēlēs šo, un tad šo. Lūk, viņam ir 6 kārtas, tās jūs varat palikt malā, un šīs 6 kārtas, tad mums 6 kārtas. Jūs viņu varat kaut samaisīt, bet tas ir pilnībā vienalga. Jūs viņus varat nesamaisīt. Lūk, jūs varat samaisīt. Tā, es neesmu pieredzis tik maz kārtību. Tad jūs izvēlaties 3 kārtas, teikšu, viņš izvēl šo, un tad šīs 3 jūs paņemiet. Noņemiet, jūs varat paskatīties, kas tās kārtas ir bijuši. Melna. Melna. Un melna. Varbūt šo triku es tiešām neesmu nošpilojis, es viņu pats izdomāju. Varbūt viņš kaut kur ir, bet nepārprotiet, es tiešām neesmu nošpilojis. Un tad jūs varat teikt, ka es samaisīšu šīs te kārtas. Jūs neviens samaisiet tā uz ātro. Ok, un tad šis triks jums šeit var teikt ir izdevies. Paņemiet 3 kārtas. Nu, viņš izvēlas vidu. Redz, kas notiek? Melna. Jūs ņemat no melna. Un melna. Un šis triks jūs dabūs 5 eiro. Tas ir atkarībā, cik jūs eiro sadarījāt. Jūs varat uz 200, 300, 400, 500 miljonus. Nu, labi, miljonus pat vienam cilvēkam nevar būt. Nu, es vakar teicu arī. Atkrāpiņu tagad parādā. To es triku jums rītā parādīšu. Tā būs 9. vai 10. diena. Es neatceros tiešām. Labi, tiksimies jau rīt.